Labdien, labdien no sestdienas dienā. Šodien esam Iecavā, kur tiekās mainieki. Mums Iecavas Mamutu komanda ar Patriotu E6 divīzijā. Šodien ar jums kopā būšu es, Ēriks Liflants, un ar maniem būs jauns komentētājs Denis Vilmans. Jā, Denis Vilmans, varbūt arī vari pāris vārdos reiz pastāstīt, ko tu dari, ar ko nodarbojies. Kādreiz spēlēju profesionālu hokeju, uz doto brīdi trenēju bērnus, strādāju bērnu dārzā par sporta skolotāju, darba daudz un izdomāju šodien izmēģināt kaut ko jaunu savā dzīvē. Jā, nu Denis nestāst visu, izrādās viņš spēlē arī entuziastos pats, jā? Saprotu, elites divīzijā. Jā, pie Tērvis Bekštiem. Jā, nu skaidrs un super. Tā mēs arī centīsimies jums šodien pastāstīt, kas notiek laukumā, varbūt arī ārpus laukuma. Nu, tikmēr spēle ir sākusies. Sastāvs jūs noteikti varējāt redzēt vai varat apskatīties arī mājaslapā, ja mēs laika gaitā arī nosauksim. Jā, Iecavas Mamutiem ļoti labs pretuzbrukums sanāca, ļoti ātri pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Un lūk, viņi ir tagad uzbrukuma zonā, griež to saucamo saiklu, hokeja terminoloģijā, un kārtīgs uzmetiens uz vārtiem bija. Nu, te Pēters Rāzna Patriotiem jaunākais spēlētājs cenšas un met un mums Tiltiņš. Tītiņš, atvainojamies, jā. Nu ko, Tītiņš, jā. Šodien arī Patriotiem debiju vārtos ir Aleksam Ņikrāsavam pievienojās komandai. Tā kā skatīsimies, kā arī Aleksam iešie. Jā, un ja mēs pastamies uz turnīru tabulu, Patrioti atrodas pašlaik 4. vietā un Iecavas Mamuti 12. vietā, bet punktu starpība tikai 4. Tātad pie šodienas Mamutu uzvaras viņi pietuvojās Patriotiem un Mamutiem arī ir viena spēle rezervē. Tāda svarīga spēle. Jā, un noteikti... labi, bīstam. Katrā gadījumā E6 divīzija arī pagājuši izvērtās ļoti, ļoti sīva, un arī šogad tur izskatās, viņi jau pat ir nodēvējuši par nāves divīziju. Jo pagājuši, piemēram, Patrioti regulārajā palika 7. vietā, bet play-offam nekvalificējās. Tur ir pa punktu, tur punktā gāja. Jā, mēs arī tagad ieskatāmies turnīru tabulā, te arī viss ir ļoti cieši, viena komanda uzvar, viņi pakāpjas, otru nākamajā nedēļā zaudē, un tad kā viss turnīru tabula mainās. Jā, un tāpēc hokejs ir skaists. Ļoti skaists. Jā, teiksim tā. Ātrākais, Staļons tiek zonā? Nē, Staļons netiek zonā. Ir jāatzīmē, Patrioti izēja no zonas pēc iemetiena. Pēc uzvarēt iemetienu viņi iemet tālajā bortā, kur Patriotu spēlētais numur 10 Jānis Staļons saņēma ripu un varēja izskriet pretuzbrukumā. Labi uzšķīla, bet garām vārtiem. Jā, nu, par Patriotiem vismaz var pateikt arī to, ka šogad ir treneris nomainījies un viņiem ir augstas prasības. Ribņikova kungs ir uz soliņa. Un dod viņiem piepīpēt, tā teikt, vienkārši izskatīt. Nu, te jau redzēsim, varbūt saskatīsim kādu Patriotu komandas zīmējumu šodien spēlē, ko varēsim atzīmēt. Un tikmēr līderis, komandas kapteinis Švinka, Patriks met pa vārtiem, Tītiņš spēlē teicam. Jau kuru reizi Iecavas Mamuti pārcelēs ļoti ātri no aizsardzības uzbrukumā, tas agri vai vēl nesīs viņiem kaut kādus plusiņus. Jā, jāpiezīmē, ka Iecavā šodien mums ir tikai 2 maiņās, 10 cilvēki, 10 laukuma spēlētāji, kas reizēm varbūt pat ir vieglāk. Un te jauns sloviets un met bloķēts mēģināts. Tad iespējams, ka viņi kādu reizi mazāk kaut kur aizskries un vairāk uzspēlēs ar galvu, ar piespēlēm. Nu jā, diez vai viņiem būtu prātīgi noraidīties un visādi citādi, ne? Bet tajā pašā laikā Patriotiem tas liels plus, to, ka viņi var uzkāpināt lielu tempu un tad Iecavā vienkārši neizturēs. Tas arī, jā, viennozīmīgi. Svilpis, bet tās skatītājs, mums nav daudz, bet ir. Un interesanti, ka viesiem ir vairāk skatītāji nekā maineki. Tātad Mamuti ir uzbrukuma zonā. Patrioti spēlē diezgan cieši, neļauj izplasties viņam uzbrukuma zonā. Jā. Dziļums, tas, kurš tev halnu atnes, jā? Jā. Arī citi proties. Šodien jāspēlē viņam vēl. Nu jā, 2 spēles vienā dienā, nav māc, bet jauniem žaļiem jau. Bet tā ir kārtīgi parādība amatieru hokejā. Ja tev brīvdienās nav kā minimums 4 spēles, tad tā nav bijuši brīvdiena. Tas ir traki. Es vakar vienu nospēlēju, šodien vēl nedzīvos.
Bet spēles sākumā varbūt Patriotiem ir tāda bīstamāka momenta, bet spēles gaita un ripa vairāk kontrolē Iecavas komanda. Jā, vairāk dzīvojot katrā ziņā uzbrukuma zonā. Bet nereti 10 cilvēku sastāvā pat ir ērtāk spēlēt. Ja tu nepaspēji neatzist neko uz tā soliņa. Jā, bet svarīgi arī spēlējot ar maz spēlētājiem komandā, nepārspēlēt maiņas. Tiklīdz to aizdegās tā saucamā sarkanā lampiņa, tad vairāk nekas nevar notikt hokeja laukumā. Jā, nu viena laikam amatieru, ja entuziasts tā teikt, tādām, ne kļūdām, bet mēdz pārspēlēt. Jā. Bet tas arī kā kurš treneris, un tur zona. Bet tur jau ir skaidrs, no kurienes viņiem mēdz pārspēlēt. Tāpēc, ka viņiem treniņos ierasta praksa, tu spēlē 2 minūtes, 2 minūtes sēdi. No tā viņam bija sātiet uz spēli. Viņi neru šūns atceras tikai 2 minūtes, mazāk ne. Jā, tas atkal jautājums, protams, kā pie kur treneri ir kādu treniņu, ne? Arī fakts, jā. Es zinu, ka par vīriem Baltijās formāts viņi nemaz daudz netiek pie spēlēšanas. Man trenējot Black Magic, mēs tiekam uz 10-15 minūtēm treniņu beigās uzspēlēt, bet ar visādiem uzdevumiem, ar 3-3 vai ar pārslēgšanos no iemetieniem. Tur nav vienkārši pliks dīķi hokejs, kā viņi dēvē. Jā, protams. Jā. Bet tu to arī parādi beigās sezonas laikā uz laukumu. Ja tu tikai spēlē dīķi vai tu arī tomēr trenējies, tas dod daudz. Jā, varbūt viņiem fiziski tas treniņš nedod tik daudz, cik ļoti pārliecība tajā laukumā, kad viņi iziet laukumā un viņi zina, kā viņiem jāstāv aizsardzības zonā, kas jādara iemetienos. Un tieši tā, taktiski vairāk saprot arī. Jo viņiem pašiem arī vieglāk, ja viņiem ir pateikuši, kā viņiem jāstāv, tad visi piecinieki zina, ko darīt. Tiklīdz uz tāds pārvērst to savu spēli tā par dīķi, tad viens lidot pa labi, otrs pa kreisi, un tad nekāda komandas izspēle beigās mums nevar sanākt. Jā, un tāpat laikā jau zinot, ka entuziasts un amatieris viņiem arī, protams, gribās uzspēlēt. Jā, bet mēs speciāli lēģi ņemam vienkārši, lai uzspēlētu hoķi ārpus treniņiem. Lai prieks nedaudz. Jā, bet cik zinu no Black Magic komandas, viņam tas dīķis ir apnicis un viņi tāpēc grib daudz nopietnāk patrenēties. Uzkāpa arī tomēr, pagājušā gada E5 čempionu, vai ne? Jā. Uzkāpa augstāk, tagad, nav variantu. Jā, starp citu, to spēli vakarā arī tiks komentēt, droši pieslēdzieties no Jelgavas ledus halas. Tur abas spēles tiks komentētas. Tātad, ja paturpinām par šo spēli, kārtēja reizi Iecavas Mamuti. Un gūst vārtus. Gūst vārtus. Jā, atkal bija nostājušies zonā. No stūra uzcēluši ripa aizsargam. Uzmet pāris šķēlēns no zilās līnijas. Patriotu vārdsargs Aleks Ņikrāsovs bija pilnībā redzējis to metienu, bet kaut kas viņam ir patraucies to ripu šoreiz noķert. Ot neredzēja, kurš numurs? Ja es nemeldos, numurs 70. Jā, tad tā tas ir Skudrīts. Jā, Dēls Skudrīts varētu būt. To jau protokolā var apsīties noteikti, bet, mājnieku vadībā 1-0. Tām vajadzētu šo spēli padarīt vēl interesantāk. Jā. Rekord ir tas rezultāts Iecavas Mamutiem, to, kad viņi vairāk kontrolē to ripu un tiek pie kaut kādiem momentiem, kurus viņi arī spēja izmantot. Tur cīnās. Rekords, ja jūs pavērosiet uz Iecavas izēju no zonas, viņiem 2 uzbrucēji skrien jau uz tālo zilo līniju, kur aizsargs mēģina dot piespēli rekord epizodi. Jā, caur vidu tieši. Caur vidiņu vai caur maliņu mēģina izspēlēt. Tātad, ja Patriotu aizsargi noguļ šo momentu, ir ļoti bīstams moments. Lošins ir iegājis, pieslēdzies uzbrukumā. Un tiek pieliks pie borta mazais. Jā. Tikko Patriots labi uzsēdās virsū. Ātrāt vidiņa. Jā, Folkmanim neļāva uzmest. Tur Pēters Rādz ļoti labi. Viņu atrada, jā, bet arī tas, ko teica kārtējies ar vidu, tālu piespēli. Rekord atkal. Pieņem ripiņu vidus. Patriotu spēlētāja vietā būtu labi nostāties vidējā zonā. Tiklīdz viņi pazaudē ripu, viņi nostājas vidējā zonā 4, izveidot to saucamos džungļus, tā lai Mamutiem būtu grūtāk iziet cauri to piespēli. Viņus varētu saspiest vidējā zonā un taisīt uzreiz pretuzbrukumu. Un tikmēr te piespēle uz Mēncenu, Mēncenes vārtu virzienā, metiens bloķēts, bet ripa joprojām paliek, jo Titiņš ieslēsās spēlē. Rekur kārtējā tālā piespēle.
Patriota aizsargs numur 96 Lāsmans pārtvēra ripu, norientējies situācijā. Un atkal Mamutu spēlētāji 2 ir augšā. Jā. Saņems piespēli uz augšu un ātrs pretuzbrukums arī ieeja zonā. Palīdzēja nokrist, bet tiesneši visu redz un saka, ka var spēlēt. Šodien tiesneši izskatās mums ļauj, jo kur epizode ir pie stūriem, tā ka ļauj pacīnīties vīriešiem šodien. Sudrabs ar ripu. Sudrabs nedrāpa īsti par ripu. Labi, Švinka, Patriks pieslēdzās. Nomāna 2 spēlētājs. Labi piespēlīt par bortiņu. Jā, pretuzbrukums. Jaunslaviets iegāja zonā, metīs pa vārtiem. Švinka garām. Ļoti labi epizode Patriotiem, ļoti labi. Bet arī var saskatīt vienu niansīt. Iecels Mamuti jau sāk sēsties nost. Viņi mazāk atrodas tajā uzbrukuma zonā. Un vienīgā viņa iespēja tagad tikt ārā no savas zonas un ieiet pretinieku zonā ir tālā piespēle. Jā, mēs esam vēl tikai pirmā perioda beigās. Redzēsim. Epizode. Jā, tā bija cīņa. Nekas nebija. Dziļums mēģina dabūt ribu zonā. Tas viņam gan arī sanāk. Sanāk. Dziļums tiek pieturēts, bet prasās piespēle uz Jaunslavieti neizgāja tik precīzi, kā vēlējās. Un te mums Lemešs ar uzvārdu Sierra. Mums ir pat nominācija tāda gada Sierra. Tie, kas aizmirst savus krēklus. Tagad Patriotu komandai būs vairākums. Redzēsim, vai viņi spēs izmantot savu iespēju pirmā perioda beigās. Jā, Henrijs Jaunslaviets ir dabūjis pa pirkstiem. Izskatās sāpīgi. Jā, līdz brīdim ļāva, un tad tomēr svilpa atskanēja, kad, kā teikt, iet pa daudz. Patrioti tagad tikai vairāk dzīvojās zonā. Skatīsimies, varbūt šis gribēja 6 spēlēt. Galīgi traki. Varbūt Vārtsaka noņemt uzreiz, noriskēt. Pirmā periodā. Es atceros, kad bija spēlējis izlasē. Sarvienēs no otrā perioda vidū treneris bija noņēmis Vārtsargu. Mums bija kaut 0-5 zaudējām. Labi, ja ir tik liels, varbūt var riskēt jau, vai ne? Bet, Mamuti perfekti spēlē mazākumā. Jā, redz, ka Patriotiem nav standarta virknējums laukumā. Svarīgi arī mazākumā ir spēt pieturēt to ripu. Tātad bija epizode sekundīt 10 iepriekš, kad aizsargs pārved piespēli otram aizsargam, un viņš aizmet projām, bet viņam neviens nesēdās virsū. Bija daudz viltīgāk paturēt to ripiņu vēl ilgāk un meklēt savu, kurš atverās. Tātad, ja tu vairāk nokaulē laiku ar ripu mazākumu, jo mazāk tev ir aizsargājās. Jā, viss jau ir loģiski vienkārši. Tā saucamā, bet nevienmēr to ir viegli tur uz tā laukuma izdarīt. Tā saucamā sunīšu spēle, lai tas pretinieks ķer tev, bet ar piespēlītēm visu viņu apčakarē. Jā, Patriots spēlē ar... ir tomēr 2 aizsargi. Dziļums nodurība zonā. Dziļums tāpēc 4 vārds ir guvis. Viņam nav piespēļi, bet 4 vārti viņam ir. Varbūt iedos uzšaut viņam arī tagad. Jo svarīgākais, lai vairākumā tā ripa kustās, jo tagad Patrioti to ripiņu nekustināja. Un pretinieks stāv uz vietas, un tu viņam ļauj mierīgi stāvēt, un viņam nav jākustās tik līdz tu sāc kustināt vairākumā to ripiņu. Tad pretiniekam paliek grūtāk, viņš nespēja izsekot tavas darbības, un viņam jāpatērē vairāk spēka, lai kustētos tajā laukumā. Tā arī dabūs ripu ārā, jā. Neizdodas Patriotiem nekas pagaidām. Mamuti tiešām labi spēlē. Mazākumā patreiz. Te mums Reiniks. Jā, no malas arī izskatās to, ka Patrioti grib izspēlēt tagad ar tīrais meistarības. Bez kāju piepūles, skriešanas. Bet hokejā, diemžēl, tā nevar. Tev pat arī vairākumā jākustina kājas, lai ieiet tajā zonā iekšā. Rekur ieslidojās ar ātrumu ieiet zonā. Labi, te epizode neveiksmīgi Patriotiem, bet vismaz bija ātrums uzbrukumam. Labi, tālāk piespēle. Tas mums ir Ļevšins. Ļevšins mēģina uz aizsargu pozīciju, bet atkal ripa ir jau Patriotu zonā. Līdz Ņikrāsovam aizlīdās. Jā, bet šajā situācijā Aleks Ņikrāsovs hokeja termināli nenolasīs spēli, tāpēc, ka tikko bija beidzies noraidījums Iecels Mamutu komandai un tiesas bija pacēlis pārmetienu. Tātad
Ja nebūtu izgājis ārā, būtu pārmetiens un Iecavs spēlēt, jau bija kāds pusotru minūtu laukumā, uz ko varēja arī Patrioti pēc iemetiena viņus uzķert. Jā, bīstami. Aleks teicien vārtos. Mums pēdējās 5 sekundes šajā pirmajā periodā. Jā, dāmas un kungi, atgriežamies pēc neliela reklāmas pārtraukuma. Mēs ejam reklāmas pauzītē. Un ko, dāmas un kungi, esam atpakaļ. Tiešraidē no Ozola ledus halles, kur Mainieki Iecavas Mamutu hokejisti ir vadībā rezultātu 1-0. Tāds skatīsimies, kas notiks otrajā periodā, vai Iecavas Mamutu spējas turēt savu tempu, arī otrajā periodā spēlēja 10 spēlētājiem, un vai Patrioti spējas pārlaust to spēli. Jo kamēr Patriotiem ir varbūt tiešām vairāk kaut bīstamāki momenti, bet tomēr Iecavas komanda kontrolē to ripu daudz vairāk. Pieredzi. Nu, ko dziļums mēģināja dot piespēli, neizdevās? Es dziļumā esmu iedavis jaunu iesaugu Black Magicos playoffā E5. Sants Ozoliņš. Sants Ozoliņš? Jā. Bīstams moments Iecavas komandai. Principā paši Patriots jau viņu atved. Jā. Sants Ozoliņš, jā. Dēļ tā, ka viņš ripa ilgi tur sev. Jā. Un nedod piespēles. Jā. Tas, jā. Skaidrs, jā. Tas Nē, viņš bija spēlējis ļoti labi, tāpēc viņam iedeva iesaugs Sants Ozoliņš Ziedu laikos. Jā, un ko dziļums arī ir ar ripu. Šajā situācijā svarīgi būtu Patriotu uzbrucējiem atvērties vaļā. Negadījums notika. Varbūt trenerim grīz bija apdrošināšanas gadījums. Ripa būtu ielidojis. Bet nē, ir svarīgi. Tad, kad aizsargs ir ar ripu aiz vārtiem, lai uzbrucēji vērās vaļā, lai aizsargam ir opcija, kam atdot. Nevar būt tā, ka aizsargs iznāk uz laukumu, pastās, viņam nav ko atdot. Tātad mēs nevaram iet uzbrukumā tālāk. Vai Patriots pēc no šī iemetiena kaut ko izsūkt? Diemžēl nesanāca. Nu jā, atgriežās vien atpakaļ. Ļoti labi Iecavs spēlēties numur 58. Jānis Osis uzgāja Forčekā un atstāja ripu uzbrukuma zonā. Un kārtē reiz Jānis Osis atņem ripu, atdod piespēles vidiņu. Nu, tur Ņikrāsels glābi komandu. Nu, nedaudz pagrūstās. Arī pabeidzas to, kad Mamutu spēlētājiem nošļuka ripu pēdējā brīdī. Un Aleks Ņikrāsels bija spējīgs norēģēt uz to ripu. Jā, un viss sākās kā nevainīgā situācijā, kad ripa vienkārši pamuka no izlāptiņas. Nu, tur arī spēlētais Jānis Osis, 58, ļoti labi uzgāja. Otro reizi pa maiņu, virsū aizsargiem un izcīnīja ripu. Un bīstami. Ņikrāsels glābi. Labi izspēle Iecavas Mamutu komandai no iemetiena. Uzvar iemetienu un atcēt cilvēku uz to saucamo one-timer hokejā. Nebūs pārmetiens rādi, ka nekas, acīm redzot, ripa lēns līd. Ļoti labi nospēlēja Patriota aizsargs numur 96. Āns Lasmans. Saglabāja ripu zonā. Nu, te jau jāskrien mājās. Sudrabam jau sēžās virsū un ir pārmetiens. Bet kārtējo reizi jāatzīmē Iecavas komanda. Uzbrucēji ļoti labi sēžās Patriota aizsargiem virsū. Mēģina viņam atņemt ripu un saglabāt savu ripu, viņu palikt uzbrukuma zonā. Elpo visu laiku paklausīt, neļauj atslāpt. Vispār neļauj atslāpt viņiem.
Katrā gadījumā Iecava ir pamodusies ātrāk un vismaz pagaidām vai izstās. Nu, Ripa laikam noturēs. Mans prognozes bija to, ka Iecava bišķi nosēdīsies otrajā periodā, bet es ļoti stipri maldījos. Jā, nu, viņi uzgriezuši kādu 6. ātrumā tagad. Jā, pārlikuši robas. Viss notiek. Bet arī jāatzīmē, Iecavas komanda, viņi veic ļoti ātras maiņas, tā lai kājas nepiedzenās un viņiem būtu spēks arī kustēties tālāk, jo tiklīdz tu pārspēlē vienu maiņu ilgāk, tev vajag 3 reizes ilgāk laika, lai atjaunotos. Un spēlē 10 spēlētājiem, tu to nevari pieļaut. Nu jā, visi ļoti jāsabalansē. Jānis Rāzni ir ar Ripu. Ļoti labi nomet uzbrucējiem. Un te prasās tālā diagonāli. Ļoti labi izēja. Tiešām ļoti. Un tagad... Smuka izspēle. Tā arī jau pie zilās līnijas gaidīja jau Ripu. Vai Jeika. Nu... Ļoti labi maiņkustība no Patriota aizsarga. Valošins apspēlē 3. Bet tomēr hokejā mēdz tā būt. Apspēlē vienu otru, bet par trešo tu atdursies. Pārmetiens, jā. Tagad Patriota komanda ir iespēja izmantot šo pārmetienu, jo Iecavas komanda jau ir laukumā vairāk par minūti. Un, ja viņi uzliek ātru maiņu, nebremzē to spēli, tad iespējams arī viņi varētu tagad iemest golu. Tie ir tāpēc, ka izgāja svaigāk spēlētā laukumā. Nu, viņam arī tagad Patriotiem ir iznāks pirmā maiņa laukumā, līdz šim rezultīvākā maiņa. Bet te iemetienu uzvar maiņiekā, Ripa tiek noturēt zonā. Bet abām komandām ir vienāda izspēle pēc iemetienu uzbrukuma zonā. Viņi no abām malām atstās spēlētājs, kuru var uzreiz uzšaut pa vārtiem. Jā. Dziļums. Uz Švinku. Švinkam nepadevās metiens varbūt tik labs, kā viņš bija cerējis. Tur saspēle Švinka pagaidām ar Ripu. Dziļums prasa. Dod. Viena no retajām piespēlēm, kas atnāca aizsargam augšā no apakšas. Tā ir lielākā problēma abām komandām šīs dienas spēlē. To, ka viņas... Tā ir visā entuziasti hokejā problēma. Es arī esmu aizsardzībā spēlēju un Ripu ļoti reti dabūnu. Neviens negrib celt aizsargiem augšā, bet no tā jau atlikt lielākā bīstamība tajā hokeja laukumā. Tu uzbrucēji var iegriezt to saucamo saiklu, bet arī uzceļot Ripu augšā. Te uzbrucēji aizsargi pretinieki sabrūk, nezin, ko darīt, un mūsu aizsargam ir opcija uzreiz. Mēs pa vārtiem un obligāti jābūt vienam vārtu priekšā. Jā, nu viennozīmīgi, ja izmanto visi 5 spēlētājus, tad daudz vairāk visādas iespējas rodas. Un tur labi sēž virsū un atņem. Nē, beigās jau Lasmans būs pie Ripas Patriotiem. Gribēja nospēlēt, vienkārši neizdevās. Iecava kārtējā pretuzbrukumā. Labs delay no... Un tagad Mēncens ar Staļonu. Un piespēl Staļonam uz otru pusi. Šajos brīžos, kad iziet šādā veidā 2-1, ir liederīgāk pašam uzmest. Pirmkārt, otrs spēlētājs neatceros viņa numuru, kurš gāja līdzi. Viņš spēlē uz labo pusi, un viņam nav iespēja sagriezties un uzšaut uzreiz to Ripu. Jā, un tur Mēncens Staļonu izgāja, protams, metiens nekad nav kļūda, īpaši, kas saka, ja tu iemet, vai ne? Tieši tā. Vai nu ir atlikušā Ripa? Labs metiens. Ļoti labi izpildi Jansons. Nu, Mēncens vēlreiz, bet māja ir jau atgriezušies ļoti labi. Bet būs metiens, pārspēlē varbūt šajā gadījumā. Bet tagad ir 2-1 var aiziet. 1-1. Tagad hokejs arī iet no vieniem uz otriem vārtiem. Jā, viena tālā piespēle un pretuzbrukums. Viena tālā piespēle un pretuzbrukums. Lūk, kārtējā tālā piespēle. Jā, tēvs piespēlē dēlam. Ļoti labi izcīnīja Ripu. Neatlaidīgs jaunietis Pēters Rāzni Patriotu rindās. Bet arī piespēles negrib dot. Bet pastāv, cik tālu tic. Bet atkal pret pirmo apspēlē, otru apspēlē, pret trešo atdarās. Jā. Pasaulē ir tikai nieki kādi 5 spēlētāji, kur apspēlēt visu 5. Un visi nespēlē entuziastos. Vai ne? Nu, un tagad Pēters Rāzna var reabilitēties par to, ko mēs te runājam, bet tur titiņš vārtos. Rāzna ļoti smuki noķer pretinieka aizsarga pretkustībā. Tēvs un dēls spēlē vienā maiņā. Numur 4 Pēters Rāzna un 17 tēvs Jānis Rāzna.
Nu joprojām. Vēlreiz Rāzma laukumā. Labs uzmetiens uz vārtiem. Tītiņš noķēra to ripu. Jā, it kā iespējas ir, bet tie tādi momenti līdz galam varbūt neizveidojās. Pie šīs ātrās spēles, kas notiek tagad laukumā, kur no viena gala uz otru galu iet, es iecavas vietā būtu uztaisījis kādu nelielu viltībiņu. Varbūt kaut kur lēnāk būtu aizgājis uz iemetienu. Tā, lai bišķiņ vairāk būtu laika ielpot. Lemeš notur ripu un tur jau švinka. Ļoti labs metiens. Arī kas nav mazsvarīgs hokejā, viens no Patriotu spēlētājiem arī atradās vārdu priekšā, lai traucētu redzamību. Mamutu komandas vārds ir Robertam Titiņam. Titiņš ļoti meistarīgi noķer ripu un uzreiz atstāja spēlē. Tikmēr Lemeš. Lemeš arī mēģinās tagad visus apspēlēt. Bet šīs vārdsarga atstāšana ripas, tas ir jāskaņo arī ar spēlētājiem. Jāsaprotās ļoti. Un viņam arī pašam jāsaprot un jānolasa spēle. Varbūt komandai tiešām vajag labāk ieelpot bišķiņ gaisu. Jo pašlaik šī maiņa jau atrodas sekundītes 40 laukumā. Jā, es pat teiktu, ja Patrioti tagad mainītos, labi, tagad jau ripa ir šeit un sāk mainīt, un vārtiņu vaļā, un tās ir bīstami. Jaunslavietis, ko saka, 1-3, mēģinās arī apspēlēt visus. Bīstama epizode. Cerams, ka laukums Patriotu komandas spēlētājiem viss ir kārtībā. Bet ir jāatzīmē viņa virzība uz vārtiem, kas hokejā nav mazsvarīga. Viņš pilnā ātrumā gāja tā saucamo pa lielo trajektoriju. Ir piecēlēs, tas nozīmē, ka tā ir laba zīme. Un sapcīt, otrais noraidījums ir nopelnīts tieši uz Henrija Jaunslavieta. Diezgan aktīvs spēlētājs šodien. Jaunslavietis ir aktīvs ļoti. Viņš arī pievienojies pirmo gadu komandai un vērtīgs iegūms. Tātad treneri norādīja Patriotu komandai, kas viņam būtu jādara vairākumā, jo diezgan svarīga epizode. Ja tagad otro vairākumu pēc kārtas neiemet, tad būs beigās grūti atspēlēties, jo ir jāpiekrīt tam, ka tās epizodes pēdējā laikā nav tik bīstams Patriotu vienībai, lai gūtu vārdus. Tā ir, jā. Tendence it kā ir uz vārtiem, bet... Es saprotu, ka mēs pat esam ēterāt, jā? Labi. Beidzot. Šā vai tā, viss būs kārtībā, viss tiks salikts kopā un būsim tur. Izskatās, ka Patriotu vienībai nav uzbrucējiem saprašana, kurā vietā, kur ir jāstāv, jo vienā brīdī, vienā vietā nonāca 4 spēlētāji, kam vairākumā nebūtu jābūt. Tur jau uzņēmās Pēters Rāzins, joprojām viņš ir ar ripu līdz brīdim. Bet atkal sasteigts rīcības un kustības Patriotu komandai. Vairākumā jābūt bišķiņ mierīgākiem. Tomēr pa vienu vairāk ir, un to jācenšas tā ripiņu pakustināt. Ja vairākumā tu vilks pa vienam, tu arī atdursies tā kā piepriekšā 2 epizodes. Varbūt tagad izdosies nostāties. Jā. Te prasās ātrāk piespēlu uz augšu, ko arī Patriotu spēlētājs izdara. Jā, bet nepagāja nedaudz pretī ripai, un ripa jau atkal ir savā zonā. Mainās jau, nāk jauni spēki. Pa vienam neizdosies noteikti apspēlēt Mainieks, jo Mainieki labi spēlē aizsardzībā. Ja Mainieki ļoti labi spēlē mazākumā, viņi diezgan kompakti stāv, viņi tādu nocet visu vidu, un tajos brīdos, kad Patriotu komandai bišķiņ kādu piespēli neizdodas, viņi ātri izskrien uz to spēlētāju. Te būtu svarīgi atstāt ripu spēlē. Jā, būtu bijis svarīgi, bet Aleks nolēma tomēr ripu paturēt. Varbūt arī komunikācijā nedaudz tomēr nav bijuši kopā. Tagad hālē skan man mīļākā dziesma. Taureņa Dons. Ok. Dziļums. Mani mazie audzēknīši arī zina, ka tā ir man mīļākā dziesma. Pirms spēlēm visu laiku klausās. Kādu vecumu tu trenē? Bīstams moments. Man ir vairākam vecumu. Man ir U8 komanda, U10 meiteņu komanda, U12, U13 un lielā meiteņu komanda. Zemgales komandas viss. Jā. Ļoti labi audzina nākšo paudzi. Jā. Tā jebkurā gadījumā svarīgākais, lai izaug kārtīgs cilvēks. Jā, tieši tā. Kārtīgi Latvijas patriots. Tā, lai
tā būtu vērtība no viņa sabiedrībā. Nav jau uzdevums izaudzināt tikai hokejs. Mēs paši brīnišķīgi saprotam un savas pieredzes izjūtas to, ka ir jāsajiet ļoti daudz zvaigznēm, lai vispār kļūtu par hokejistu. Un primārais ir arī mācības. Tāpat kā ir ieviecis man U12, U13 komandā, ja tev zemāk atzīme par 6, tu neesi pielaists līdz spēlēm. Lūdzu, motivācija. Ne, tad prieks patiesībā dzirdēt. Jā. Es jau ceru, ka arī daudz, kur arvien vairāk notiek tieši šādi. Un nav vairs vecie varianti, tur dažādi. Tiesas palīdzēja ribzonu atstāt, bet katrā gadījumā skaidrs, ka hokejs ir tikai instruments. Viens no instrumentiem, ar ko var šos te bērnus audzināt un audzināt, kā tu jau pats teici, par kārtīgiem latviešiem galu galā. Protams, arī kas vispār sports kā kopuma, ne tikai hokejs. Viņš palīdz bērnam iejusties kolektīvā, cīnīties ar kaut kādām grūtībām. Tas viņam dzīvē pēc tam noderēs. Jo vienīgais instruments man bija bērnībā, bija mācības. Uz treniņiem savādāk netika. Un tas tev var motivēt noteikti. Mācīties līdz asarām, bet man bija stingrāk bišķiņi. Man zem 7 nevarēja būt. Man tikai vidusskola atlaida bišķiņi. Par 2 priekšmetiem neko neteica. Ķīmija un matemātika. Par pārējiem tur arī bija jābūt kārtīgām sekmēm. Kāpiņš tur var pie Patriota aizsardzības zonā. Bet ir jāatzīmē viena lieta to, ka spēles temps tagad perioda otrajā pusē ir diezgan krities. Jā. Abas komandas jūtam, ka ir piekusušas. Jā, un tas ir nedaudz varbūt dīvaini. Un te ir kļūda. Netiek tā izmantota, bet tur pamatīgi kļūdās Patriota aizsargs. Kā saka, noteikti sarkanā lampiņa bija aizdegusies. Pamatīgi. Un pie tam jau perioda izskaņā. Ļoti bīstami savā ziņā spēlē. Tā izslidot gar saviem vārtiem. Bet Pēteris Rāzna diezgan iet uz risku parasti, apspēlējot arī savā zonā. Cilvēks nekautrējās. Bet arī ir pārliecināts, bet tā pārliecība, tu nevari būt pašpārliecināts, tu vari būt pārliecināts. Tās ir divas dažādas lietas. Bet man ir tāds sajūta to, ka abas komandas tiešām gaida to periodu beigas, lai ievilk gaisu un piezīmē varbūt kādas taktiskās lietiņas, kas viņiem trūkst. Skatāmies. Ripā, Reiniks dabūna ripu. Izveidosies labs pretuzbrukums. Reiniks. Un Jaunslavietis. Nesanāca, bet tur Patriks Švinkā bloķēts. Bet šoreiz Jaunslavietis bija ļoti labi sagriezies tādā hokeja pozīcijā, lai viņš varētu to ripu uzreiz mest pa vārtiem. Viņš bija sagriezis korpusu, sagriezis nulli, viņam ar to piespēli ārtāk var radot. Ļoti laba darbība no Patriota komandas spēlētāja. Un viena tāla piespēle. Rītvar dziļums labi nospēlējis. Labi saspēlē Māņaka izpildījumā. Kur tā ripa beigās būs jau pie Tītiņa. Tītiņš arī signalizē saviem komandas spēlētājiem to, ka, lai viņi nomierina spēli, ir palikuši pāris sekundes līdz perioda beigām. Jā, līdz ar to, dāmas kungi, otrais periods ir noslēdzies, rezultāts nav mainījies. Mēs atgriežamies pēc nelielas reklāmas pauzes. Dāmas un kungi, cienījamie skatītāji, atgriežamies uz noslēdzošo periodu, lai kāds būs rezultāts, periods noteikti būs noslēdzošais. Un noteikti arī Patriotu komandai vajadzētu būt bišķi niknākiem, lienot uz vārdiem un arī viltīgākiem, savādāk hokejā tie goli nemetās. Jā, vienkārši sakot, jāatbona gaļieša. Arī jā. Cik neveiksmīgi nokrīt spēlētājs.
Jā, Bet tas viņam netraucē cīnīties līdz galam. Un ļoti labi. Ar to ir tas slānis hokejs. Tu krīt, tu cēlies, bet tu cīnies līdz galam. Ļoti labi tehniski. Ļoti labā ātrumā. Ļoti labā ātrumā iziet spēlētājs. Un ir vārti, numur 58, es pareizi redzu, Jānis Osis no saviem vārtiem. Tiešām ļoti, ļoti smugs solo reids izdevās. Coast to coast aizgāja un apspēlēja būtībā visu Patriotu komandu un guva vārds. Bet arī numur 58 Jānis Osis ir ne tikai augumā ražant, bet viņš arī diezgan ātrs spēlētājs, kas viņam... Nu, var redzēt, to ir tehnisks rokas arī un skaisti vārti. Nu, Patriotam vajadzēs pielikt vēl vairāk piepūles. Man šis sāk atgādināt vienu spēli, kur jau 0-2 šajā halē šogad jau bija tāds rezultāts. Un beigās kā atspēlējās? Pagarinājumā. Nē, 2-3 beigās zaudēja. Nepietika laika. Bet tomēr tas arī parāda komandas raksturā, viņi spēja atspēlēties. Trešajā periodā atgūda 2 vārtus, bet... Ļoti labi izgāja komandas vārdsargs Tītiņš ārā no vārtiem. Iesāk uzbrukumu. Jā, un tagad var iet zonā, Lošins netiek zonā iekšā. Visi spēlētāji vienā pusē, bet nesanāks noteikti tik vienkārši tik iekšā. Un te Nikitins. Nikitins sev pa bortu mēģina, neizdodas. Kārtējo reizi Rāzna bija uzņēmies iniciatīvu savās rokās. Mēģinājis apspēlēt. Uj, bīstami. Nu, ko Nikitins arī pa Patriotiem mēģināja uz Folkmanu dot, nesanās. Neskatoties uz to, ka Patriotu komanda ir ielaidusi tagad vārtus, viņas kontrolē tagad visu trešo periodu sākumu ripu. Nu, jābūt arī jāskatās, tomēr mainiekiem ir 2 vārtu pārsvars, un viņiem ir 10 vīri tikai, viņi tiešām varētu tagad diezgan taktiski sākt spēlēt. Bet rekord, cik smuka epizode. Un bīstami, tur Ņekrāsavs tikai glābt komandu. Kā jau mēs tieši šeit sākumā teicām, tad, ja sākās sēsties baterijas, tad sāk spēlēt meistarību. Vai ne? Un pagaidām mēs redzam, ka meistarība pietiek vairāk mainiekiem. Viņi ir vadībā 2-0. Skatīsimies. Ja Patrioti grib kaut ko mainīt, tad viņiem būtu tas jādara noteikti tagad. Jo tas laiks jau iet ļoti ātri. Pirmkārt ir jāsāk ar to, ka ir jāsēžās virsū tiem iecavs mamutu aizsargiem. Ja tu vēlēsi spēlēt ar ripu, tev priekš tā kaut kas ir jāizdara. Un tas priekš tā tas ir uzsēsties virsū un atņemt ripu. Ripa šoreiz netiks atdot. Jā. Nāksies tiesnešiem paņemt jaunu, jo šī ripa nav veiksmīga Patriotiem, jo viņi nedod apakaļ. Mazās maiticības joprojām strādā. Būtu interesanti varbūt uzzināt, kā varbūt no kuru kāju velk sākumā slidu. Vai ne? Reiniks. Jā. Jo man bija sava sistēma, kā es velku formu. Un dziļums labi uzmet pa vārtiem. Tur Švinkam bija arī iespēja vēl nedaudz uzbakstīt. Ripa nebija piespiest, bet pēc tam jau Titiņš savāc to savā kontrolē. Patriotu komandai nav tā virzība uz vārtiem, kas viņam ir nepieciešama, lai gūtu vārtus. Viss spēle notiek ap vārtiem, pa māliņu, bet ne uz vārtiem. Bez metieniem nebūs vārtu. Metiens šis bija garā, Jaunslavietis man sadzirdēja. Otro reizi sadzirdēju. Un tieši emblēmā. Viegls ķēriens Titiņam. Pareizi pozīcija ieņemt vārtos un tad jau. Bet arī liela problēma ir tajā, ka Patriotu komandai neviens nebija vārtu priekšā. Tas gan tā nebūtu jābūt, ka komandas pretinieka vārtsargs redz, kad met pa vārtiem. Iemetienos arī būs jāapskatās, varbūt vēlāk statistika, ko viņi tur būs saskaitījuši, bet pagaidām mājiniekiem tā jābūt labākai. Kārtībā piespēlts ap centru. Ja sāk atkal izmantot iemetienu, pēc uzvarēt iemetienu, viņi no visiem spēkiem laiž ripu pa tālo bortu ar cerību, ka uzbrucējs savāks. Skaisti piespēle. Staļons krītot izcīna ripu. Bet arī viņš pārāk ilgi bija domājis, iet vai neiet pakaļ tajā ripā, un tajā brīdī jau tas aizsargs paspēja viņam uzsēsties virsū un apgrūtināja viņam iespēju iet pretuzbrukumā.
Jā, lēmumu jāpieņem, kā teikt, ātrāk. Gan jau lēmumu bija pieņēmis tikai. Un te labs vārds priekš mēģināt. Laba tālā piespēle. Nebūs ātri. Vai Staļuns spēs? Ļoti laba doma. Bet nav ātrumu. Nav ātrumu. Var redzēt, ka šī maiņa jau ir numur 93 nebija vairāk spēks skriet uz priekšu aģem to ripu, jo var redzēt, ka viņš arī jau dodās uz savu solīnu, lai nomainītos. Jā, pulvers bija beidzies. Ļoti labi cīņa notiek. Un nopelna Valošins. Nopelna vairākumu. Jā. Un tur, Kudrišos neparādīt. Izskatījās jau, ka vēl viens varētu būt, bet ne, viss kārtībā, labi. Iespējams, treneru vietai aizdomātos par timeoutu. Skatīsimies. Ir. Treneris man saklausīs. Jā, viņi var ņemt jebkurā gadījumā, ja viņi ir iedzinējos. Jā, mēs par iepriekšējiem vairākiem teicu, ka tas būs nozīmīgi, bet šis būs noteikti nozīmīgākais. Šis ir pats nozīmīgākais līdz šim šajā spēlē. Tomēr ir viņiem 0-2 mājnieki vadībā. 4 minūtes jau ir nospēlēts un daudz jau nav atlicis. Jā, iespējams ir pie vārda guvuma Patrioti iegūs tā saucamo būstiņu. Varu parādīsies lieka enerģija. Un tajā pašā brīdī varbūt iecels mamutiem tā enerģija nosēdīsies nost, jo viņi visu spēli spēlē divās maiņās. Ir tā jau nospēlējuši ļoti, ļoti labs, produktīvs 2 periodus. Protams, viņam joprojām ir 0. Ja? Tad, tas jau parāda 2 mazākumu. Tie abi jau ir izturēti. Vairāk man jau nav spēlējuši. Varbūt tas arī parāda to, ka nedaudz kaut kas pietrūkst tā asumiņā, nezinu, no Patriotu puses. Labi, viņas 2 vairāk, nezinu. Te jau vairāk ir, kāpēc Patriotiem nav bijis mazākums. Tāpēc, ka noteikti mamuti nav tik aktīvi, lai līstu niktāk uz tiem vārtiem. Viņiem tagad ir mazāk vajag. Jā, skatīsimies, vai Patrioti šoreiz spēs izmantot iespēju spēlēt vairākumā. Un tur, numur 21. Tas Aivis Lemešs. Jā, neizlēmās. Viņš neizlēmās, un nekas sliktāks hokejā nevar būt par neizlēmšanu. Iešu, neiešu. Tā ir lielākā kļūda. Ļoti bīstams moments. Valošins met pa vārtiem, tur no Rāzna, un te arī nenotur. Es teikšu, Sjara nenotur. Bija mums kādreiz spēlētājs vienkārši vācietis Sjara. Tas ir palicis. Nepadodās ripas noturēšanas zonā pagaidām. Tikmēr iet sev ļoti labi spēlē. Un ko Pēters Rāzna? Pēters Rāzna uzņemsies uz sevi iniciatīvu, ieiet. Ļoti labs garas kustības. Atspēlē Valošinam. Valošins met bloķēts. Te prasījās pārvest ripu rītveram dziļumam, lai paplašinātu to visu vairākumu, lai pretinieku komandai ir grūtāk. Protams, tās ir mazās hokeja nianses, bet viņas jāspēj izmantot. Notur beigās ripu. Ļoti tāda cīņa uz vārtu priekšu ripa. Aizlido Pēters Rāzna atspēlēs uz dziļumu. Ļoti 2 cilvēki ir vārtu priekšā. Tas ir jāizmanto. Rītver dziļumu vietā vajadzēja mest pa vārtiem. Iespējams, viņš sabijās, lai netrāp kādam no tiem 2, kas viņam nāca virsū. Bet, ja komanda grib uzvarēt, tev ir jāšauj pa tiem vārtiem. Ja tu baidīsies spēlē mest pa vārtiem, tad komanda kā tādu var aizmirst. Protams, ja aizsargs negrib mest. Jā, tagad ļoti labi nolasīja dziļums Eņa Krāso. Var redzēt, ka viņi arī spēlē kopā kaut kur vēl. Bet sapratās un atstāja ribu zonā. Un te Jaunslovietis met garām un Reiniks met garām vārtiem. Bīstama epizode. Tas arī trūks Patriotu komandai pirmos 2 periodus. Nebija niknumu, nelīd uz vārtiem. Bet jāatzīmē, ka Iecels Mamuti izturējuši 3. mazākumu šajā spēlē. Jā, ļoti labi nospēlējuši. Bija, protams, Patriotiem kaut kādi momenti bija, bet, kā redzam, ripu vārtus nav joprojām atradusi iespēju kļūt. Tagad Reiniks ar ripu neizdodas viņam to noturēt un jau pretuzbrukums. Labi atrod. Jāslido. Folkmanim ripa neklausa. Ļoti daudziem ripa neklausa. Tik daudz sniegs vai? Bet ledus tik vienāds visiem. Tagad Staļons. Staļons varbūt var iešaut kaut ko. Labs tvēriens. Robert.
Tītiņa izpildījumā. Līdz spēles beigām atliek 5 minūtes. Skatīsimies, vai Patriots spēs ieslēgt jau kārtīgākā, lielākā robā. Nu jā, nepieciešami viena vārti, ja viņi grib atspēlēties, viņi grib vēl pacīnīties par punktiem. Un ir skaidrs, ka 3 punktus viņi vairs nevar dabūt, bet vienkārši laiks pietrūks. Un arī svarīgi tas, vai Iecavs Mamets spēs turēt savu lielo tempu, ko viņi turēja pirmos 2 periodus tagad. Ja Iecavs Mamets turēs tikpat labu tempu, kā viņi turēja pirmās 2 periodus, nu, Patriom būs ļoti, ļoti grūti. Nu, joprojām redzēju, spēlē, iet forčikā, neko atņem ripu. Tā kā viss notiek. Iecavā jau visi forši. Kamēr viņi spēlē tajā pusē, viņu vārds netiek apdraudēti. Skatoties, kā spēlē Iecavs Mamets, nu, ar kādu jaudu, kādu ātrumu, tāda aizdoma, ka viņi trenējās 2 reizes nedēļā uz ledus un nāk 2 reizes uz zāli. 10 cilvēkos grūti izturēt tā temperu. Un var redzēt, ka nav varbūt arī visi baigie jaunieki. Bet tomēr beigās hokejā tā meistarība nospēlē visvairāk. Tu vari skriet, cik tu gribi, bet ja tu nedomās hokeja laukumā, nekā nebūs. Jā. Ripa atstāja laukumu, nu ko, jā, 7:50 jau nospēlēts, 4 minūtes trešajā periodā, skatāmies. Vai izdosies vai neizdosies atgūt vismaz viens vārds viesiem. Nu, te jau tikmēr met pa vārtiem Iecavs. Bet Iecavs komanda ļoti labi iet cauri šis iemetiens. Bet arī, cik man no malas liekas, neliek no statistikas ailēs, iemetiem procents uzvarēts ir diezgan lielāks Iecavs komandai. Noteikti. Visi spēle būtībā tā izskatās. Nu, arī pie Reinika. Reiniks uz vārtiem. Švinka. Mēģināja dot uz vārtiem, neizgāja ripa cauri. Tagad Švinka individuāli. Ļoti labs acis kustības aiz vārtiem. Lemeš metu. Metiens bija labs, bet perfekti vārtos. Tas arī trūka visu spēli Patrio komandai. Uzmetienu no aizsargiem, lai kāds būtu vārtu priekšā. Bet ar to labi tiek Iecavs vārtsargs Roberts Tītiņš galā. Bet arī jāatzīmē ir arī Iecavs Mamets komandu. To, ka viņi spēja ļoti, ļoti ātri pārslēgties no šīm epizodēm. No aizvadzības uzbrukumā ātri savāc rips. Ir liels plus. Jā, tikko arī bija pie viņu vārtiem bīstama epizode un ļoti ātri arī pārslēdzās uz uzbrukumu. Pat iespieda viesus vai Patriots kaut kādu laiku viņu zonā. Tā kā pagaidām izsās, ka visu spēli arī kontrolē māņīgi. Jā, šodien Iecavs Mamets ir pārāk. Visās, varbūt Patriotu skatītājiem, atbalstītājiem tā informācija nepatiks, bet jā, Iecavs šodien izskatās daudz labāk. Pieraduši sestdienās lidot. Ja spēles rezultāts mums nemainās, tad pēc šīs spēles Iecavs Mamets komandai būs 13 punkti un Patriotiem paliek 14. Bet, kā jau teicu, tiešai sākumā Iecavs komandai būs pat jebkurā gadījumā pa 1 spēli mazāk. Jā, nu viņi joprojām ir priekšrocība, kā teikt. Tā, mums ir vēl 5 minūtes, aptuveni 6 minūtes spēles laiks un nepilnas. Un te būs pretīgums. Es ar tiesnešu vietā šeit nebūtu devis 2 minūtes. Tur bija kārtīga cīņa, bet arī jāatzīmē Iecavs komandu numuru, spēlētāju numuru 3, ne, tas nav 13, tas ir 17. Dāvis Ansons. Ar ļoti, ļoti labi ieslēdz kājas. Neskatoties to, ka ir spēles beigas, viņi spēlē divās maiņās. Jā. Cilvēkam spēka ir daudz. Pietiek. Trenējās. Ļoti daudz. Nu, tagad Patreon komandai būtu svarīgi tikt līdz uzbrukuma zonai un dabūt iemetienu šeit. Jā, nu pagaidām viņi aizsargās. Lai būtu iespēja vismaz iemest to vienu, un tad jau, ja pietiek laika, varbūt arī otru. Goda vārtus. Bet ir jāspēl līdz galam.
Bīstams metiens, ļoti bīstams metiens. Nevarēja īsti no šeit saprast, vai Patriota aizsargs bija nobloķies bišķiņa ripu, vai Aleks viņa krāsos bija aizķēris viņu. Nu, tagad Falkmans ar ripu Patriotiem. Atspēlē uz Valošinu, Valošins vārtu virzienā, ripa tepat kaut kur pie mums lido. Un tagad... Labs uzmetiens. Ripa atstāja. Šajā epizodē Patriotiem būtu jānoņem tas vārtsargs no starība. Jā, pusotru minūte, te jau vairs nav ko zaudēt. Nu, skatīsimies, ko treneris izlems. Katrā gadījumā, un te atkal ripa tiek pazaudēta savā aizsardzības zonā, un jau bīstam epizodi. Iecels komanda šodien izskatās ļoti labi, demonstrē ļoti labu un ātru hokeju. Patriotiem neļauj elpot nevienā laukuma centimetrā šodien. Tā ir viņa šodien panākuma atslēga. Nu, tur bīstam atstāts vārtu priekšā. Nu, ko vēl spēles beigās? Šie asumi nevajadzīgi. Cilvēki nāk spēlēt savam priekam pēc darbiem un saprot sports. Hokejs emocijas, bet visi ir pieauguši cilvēki un jāspēj savaldīt savas emocijas. Nu, izskatās, ka beigsies viss tikai pagrūstīšanos bez tiesnešu. Jā, nebūs nekāda noraidījuma. Spēle turpināsies tieši tāpat un sāksies trešā perioda pēdējā minūte jau. Un dziļums ir arī. Dziļums do pagājis uz Reiniku. Flipu, tā saucamo flipu. Nolasīja un paspēja ļoti labi. Te jau būtu interesanti uzzināt, vai tā piespēle bija jau sarunāta pirms iemetiena vai ne. Dziļumam jau nav prasīt, viņš tāpat samuldēs. Ne, vienkārši ir ļoti svarīgi hokejā pirms iemetiena uzbrukuma aizsardzības zonā ar saviem partneriem sarunāt, ko dara, ja zaudē un ja uzvar, lai visiem būtu skaidrs, kā rīkoties. Šaubu nav, jā. Nu, it kā jau tās lietas tiek vismaz treniņos arī strādāts pie tā, bet, nu, kā redzam, nevienmēr tas izdodas un pārnesās laukumā. Neliela asuma pēc iemetiena. Nu, cīņa pie borta un Iecēlē vēl ir iespējas. Gribētu šodien atzīmēt arī kādā komandā spēlētājus no savu punktu. Nu, tur lieki, jo viņa Krāsavām uzsita. Tāpēc ir šis asums. Jā, Mamutu komanda gribētu atzīmēt Dāvi Ansonu. Ļoti labi spēle aizveda. Nu, viņam var nāk bīstamība, sēžās virsū. Un Patriota komanda gribētos atzīmēt Pēteru Āzdu. Varbūt jā, viņš kaut kur avantūristi mēģina apspēlēt, bet cilvēks cenšas, nebaidās. Tā ir laba īpašība. Jā, jauns puika. Gan jau aizies tuliņās armijā, vēl padienēs, atnāks vēl gudrāk galva. Ar lielāku fizuhu? Ar lielāku, viņš ir diezgan fiziski spēcīgs. Viens no jauniešiem, kas tiešām, nu viņam tēvs Jānis Rāzna laikam ir, varbūt pat viņa augs, jo viņš viņam liek ļoti daudz ko darīt. Un te bija gandrīz sanāca, bet gandrīz jau neskaitās. Un ko, dāmas un kungi, līdz ar to šī spēle ir noslēgusies un apsveicam Iecēles Mamutus ar 3 punktiem tabulā. Rezultāts 2-0. Patrioti paliek tā teikt uz barangas. Jā, paldies, ka skatījāties. Paldies, ka klausījāties. Cerams, hokejs jums patika. Jā, mēs vēl varbūt sagaidīsim labāko spēlētājs. Apsīsimies, kas vai sakrīt ar manām domām. Jā, tūlīt pasīsimies. Jā, Iecēle vēl domā. Vārtsargs. Jā, galā. Jā. Nē, viņš tur negrasās palikt. Nē, tomēr paliks, jā. Un, nu, kā redzam, tad ir Lasmans Patriotiem ir atzīts. Nu, visticamāk par cīņas par aizsargs. Nu, skaidrs, labi, dāmas un kungi. Tad ar jums kopā šodien bija Ēriks Liflants. Un Denis Vilmans. Jā, nu, paldies tev, Denis, un cerams, ka tad vēl kādu dienu arī parunāsim. Ceram. Jā, viss labi, paldies!